Sveiki! Vai esat kādreiz aizdomājušies, kā darbojas magnēti, kāpēc te pievēl priekšmets, un vai visi magnēti ir vienādi? Šodien mēs apskatīsim divus magnētu veidus – pastāvīgos magnētus un elektromagnētus. Noskārsim, kā tie strādā, kādas ir to līdzības un atšķirības, un kur tos izmanto mūsu ikdienā. Patstāvīgais magnēts. Patstāvīgam magnētam ir divi poli – dienvidpols un ziemeļpols. Magnēts labi pievēl gan tēraudu, gan niķeli, gan kobaltu. Pastāvīgais magnēts vienmēr rada magnetisko lauku, kuru stiprumu nav iespējams mainīt. Ja pastāvīgo magnētu nepareizi glabā, tas var pazaudēt savas īpašības. Elektromagnēts sastāv no spolā satīta vada, pa kuru plūst strāva un dzelzs sērdeņi, kas pastiprina magnetisko lauku. Elektromagnētam arī ir divi poli – dienvidpols un ziemeļpols. Elektromagnēti izmanto biežāk nekā patstāvīgo magnētu, jo tā magnetisko lauku var mainīt. Piemēram, lai pārvietotu dzelzs konteinerus ostā. Elektromagnēta stiprums var pārsniegt patstāvīgā magnēta stiprumu vairākas reizes. Vispirms par līdzībām. Lai gan šie magnēti darbojas atšķirīgi, tiem ir trīs svarīgas kopīgas īpašības. Pirmā, abi rada magnetisko lauku. Gan elektromagnēti, gan patstāvīgie magnēti pievelk metālus, piemēram, dzelzi un tēraudu. Otrā, piesaista un atgrūž objekts. Tie pakļaujas vieniem un tiem pašiem fizikas likumiem. Pretēji poli pievelkas, bet vienādi poli atgrūžas. Trešā, izmanto dažādās tehnoloģijas. Gan patstāvīgie magnēti, gan elektromagnēti ir svarīgi zinātnē un tehnikā. Tos var atrast skaļruņos, transporta līdzekļos, datoros un pat medicīnā. Bet, protams, ir arī būtisks atšķirības starp šiem diviem magnētu veidiem. Magnētiskais lauks. Elektromagnēts rada magnētismu tikai tad, kad tam pievada elektrību. Savukārt, pastāvīgais magnēts vienmēr saglabā savu magnētisko spēku. Magnētiskā spēka regulēšana. Elektromagnētam spēku var palielināt vai samazināt, mainot strāvas stiprumu, bet pastāvīgā magnēta spēks paliek nemainīgs. Darbības princips. Elektromagnēts magnētismu rada elektriskā strāva, bet pastāvīgais magnēts darbojas dabiski, bez ārējās enerģijas. Pielietojums. Elektromagnēts izmanto elektromotoros, durvslēdzenēs, celtņos un ģeneratoros, bet pastāvīgais magnēts var atrast kompasos, ledskapja durvīs un pat elektrisko motoru rotoros. Magnētisma ilgums. Elektromagnēts darbojas tikai tik ilgi, kamēr plūst strāva. Kad strāva tiek izslēgta, magnētisms pazūd. Toties pastāvīgais magnēts var saglabāt savu spēku gadu desmitiem. Tātad, šodien mēs uzzinājām, ka gan elektromagnēti, gan pastāvīgā magnēti spēlē svarīgu lomu mūsu ikdienas dzīvē. Ja vajadzīgs nemainīgs un uzticams magnēts, izvēlamies pastāvīgo magnētu, bet ja nepieciešams kontrolēt un pielāgot magnētisko lauku, elektromagnēts ir īstā izvēle. Magnēti ir visur ap mums – telefonos, durvju slēdzenēs, vilcienos un pat medicīnā. Bez tiem mūsu pasaule izskatītos pavisam citādi. Paldies par uzmanību!